Kontroldarbā bija daži uzdevumi, kuros vajadzēja aprēķināt summu no lielās tabulas, ja ir zināmi kaut kādi kritēriji. Pieņemsim, ka man ir tāda liela tabula, pietiekami liela tabula, un man no viņas vajag aprēķināt katram no veikaliem. Piemēram, man šeit ir veikalu saraksts un kādas summas bija pārdotas šajos veikalos atsevišķi. Tad man vajag no veikalu kolonas atlasīt alfu un saskaitīt, cik tai alfai bija kopējā summa. Šāda, un arī vai, teiksim, cits piemērs vai cits uzdevums, kad man ir jāaprēķina. Te mums ir pirmajā kolonā datumi. Mēs gribētu uzzināt, cik katrā no nedēļas dienām, šeit ir tā otrā tabuliņa, kādas summas bija pārdotas. Kā risināt tāda tipa uzdevumus? Protams, jāizmanto SUM funkcija vai šīs funkcijas dažus atvasinājumus. Un šad es ieteiktu izmantot vienu no divām. SUM IF vai SUM IFS. Ar ko viņi atšķirās? SUM IF tas ir gadījums, kad mēs saskaitām tikai pēc viena kritērija, pēc veikaliem vai pēc dienām. Bet dažreiz mums ir jāaprēķina pēc vairākiem kritērijiem. Piemēram, tālāk mums būs par visiem veikaliem noteiktajās dienās. Tad mēs izmantosim funkciju SUM IFS. Sākam rēķināt. Tabula ir pietiekami gara, bet, principā varētu viņu arī nosaukt kaut kā. Nosaukt pārveidojot par Excel tabulu. To varētu izdarīt kā Ctrl+T. Tā, nesanāk man nekas. Tā, Ctrl+T, ne to pogu nosaucu. Jā, manai tabulai ir virsrakstīns, labi. Nosaukšu viņu, ļoti īsi, kaut vai preces. Preces, jā, tad tabulai ir nosaukums preces. Tagad sākam skaitīt kopējās summas. Alfai jāparlas kolonu veikali un jāsaskait no summas kolonas tie, kuri būs priekš alfas. Sastādīsim formulu, tā palielināšu, lai būtu labāk redzams. Tā kā mēs varētu teikt, strādājam attālināti ar tabulas nosaukumu. Funkcija būs tāda. SUM IF. Tālāk lasām. SUM range. Tas ir tabulas, preces, kvadrāts. Mēs pārlasām ko? Veikalus, veikali, ciet, semikols, kritērijs. Kritērijs būs alfa, F5. Un tālāk semikols, SUM range, pēc kādas kolonas summēt. Preces, kvadrāts un summa. Klik, kvadrāts ciet, stop, kvadrāts ciet un apaļā iekava ciet. Viss alfai saskaitīts 646 un pārējiem arī zināmas summas. Labi, nofiksēsim, jā. Labi, tagad kā ir ar dienu nosaukumiem. Tabulā viņi nav. Tā vienkārši ar formatu pārveidot datumu par dienas nosaukumu ar DDDD mēs varam, bet tas, diemžēl, šajā gadījumā nederēs. Tāpēc vajag šeit, es tā ieteiktu, iestarpināt vēl vienu kolonu, nosauksim viņu diena, un tā dienas kolonā aprēķināsim no datuma ar teksta funkciju, ko mēs nevienu reizi esam izmantojuši. Teksts no vērtības datums, semikols dubult pēdiņās, ko mēs gribam, DDDD redzēt. Pēdiņas ciet, iekava ciet, un mums ir dienu nosaukumi ir iekšā. Tagad mēs varam aprēķināt, tai otrai tabulai drusiņi nobīdījās man te tā.
tas, tā konfigurācija. Summa priekš pirmdienas būs atkal sum if, iekava vaļā, range. Mūsu gadījumā būs preces, kvadrāts, un redziet, mēs jau tajā katalogā redzam diena, to, ko es tur iestarpināju. Tas ir gudrās tabulas, teiksim, priekšrocība. Mēs tagad pēc dienas viņus skatīsim. Kvadrāts ciet, semikols, kritērijs. Kritērijs mūsu gadījumā būs šīs blakus šūniņa, G11. Semikols, sum range, preces, kvadrāts un summa. Summa. Kvadrāts, iekava ciet. Ļoti maziņš, te vienkārši man tā vēl varbūt parādīšu šeit. Formula ir, varbūt viņa nav redzama tā, kaut vai tā. Varbūt tā garumā. Jā, lūdzu, tad. Lūk, tā izskatās formula. Un tad arī, teiksim, citām dienām mēs varam aprēķināt, kāds bija tas kopējā summa. Starp citu, mēs redzam šeit visas summas 3313,74. Pirmai tabulai kopējās 3313,74. Summa sakrīt, tad mēs tā netieši pārbaudām vai pareizi rēķinām. Tā, tagad mums vajadzētu saskaitīt visiem veikaliem kopējās summas. Kopējo summu visiem veikaliem. Tad, šeit ir tā domāts. Tad te, veikalu šūniņa pievienosim dinamisko sarakstu. Ja? Tad šeit date validation, list un source ir veikalu saraksts. Te viņš ir. Labi. Tad šeit parādās veikalu nosaukumi. Jā, vienu vai otru. Paņemsim gamma. Gammai mēs zinām, ka 639,25. Patiesībā šeit, tā formula būs tā pati, ja. Varbūt mēs varam paņemt tā. Paņemt no augšējās kopiju, pārcelt uz leju, paste. Jā, tikai viņš arī pamaina, teiksim, adresi. Tā, jā, un tad mēs redzēsim 639,25. 639,25. Un tagad mēs tos veikalus varam mainīt, un viņi, teiksim, atbilst tiem augšējiem skaitļiem. Viss. Tāpat varētu dienai, dienas, tādu dinamisko sarakstiņu pievienot un. Tagad apskatīsim, kad mēs varam, manipulēt, mainot veikalu un dienas nosaukumus. Veikaliem atkal izveidosim, var pārkopēt no šejienes to date validation, jā, tad te, paņemsim beta. Dienām mēs arī vēl izveidosim vēl vienu date validation, list, dinamisko sarakstu, jā, no visām dienas nosaukumiem. Jā, labi, tad šeit būs, trešdiena. Beta trešdiena, jā, un lai tas arī ir iekrāsot. Tad šie divi mainās, mums vajag aprēķināt summu. Tad šeit ir divi kriteriji. Līdz ar to šeit mēs izmantosim funkciju sum ifs. Viņu vajag ievadīt ļoti, ļoti akurāti. Tā, es viņu te tā palielināšu, lai būtu jums labi redzams rezultāts. Tā, vienāds sum ifs pie vairākiem kritērijiem. Un tagad uzmanīgi jālasa. Šeit viņš liek sum range pirmajā vietā. Preces, kvadrāts. Mēs summēsim pēc kolonas summa. Kvadrāts ciet, semikols. Pirmā kritērija range būs preces. Mēs tagad ņemsim pēc veikaliem.
veikali, kvadrāts, semikols. Kritērijs mums ir šis dinamiskais šūniņas, nu teiksim tā adrese. Tālāk seko otra kritērija range, tas ir apgabals. Tad atkal preces, kvadrāts. Tagad mēs ņemsim no kādas, no dienas. Diena, kvadrāts iet, semikols, un kritērijs mums ir šī šūniņa H23. Principā formula ir sastādīta pēc diviem kritērijiem, aprēķināt no kolonas summa, cik nu tur viņi krustojās tie kritēriji. Iekava ciet un lūdzu, bet trešdien pārdeva tik un tik. Paņemsim citu veikalu, viss strādā, šeit viss strādā. Nu tā, lūk, šī funkcija ir ļoti noderīga tāda tipa analīzes uzdevumos, kur mums ir jāapkopo, nu, teiksim, rezultāti no tādām pietiekami lielām tabulām. Tāds man bija skaidrojums dažiem uzdevumiem, kas bija kontroldarbā.